Gada nogale, laiks no Ziemassvētkiem līdz jaunajam gadam, ir iecienīts ceļošanas laiks. Vien jārēķinās ar to, ka aviobiļetes un viesnīcas ir krietni dārgākas. Tāpat tas ir brīžos, kad sākas skolēnu brīvdienas, arī tad aviobiļešu cenas burtiski uzšaujas debesīs. Ceļot brīvlaikā nereti ir luksus, kas ne visiem pieejams, tāpēc skolas kavējumi mācību laikā kļūst par realitāti arī daudzās diasporas ģimenēs, ne tikai Latvijā, un par to šogad bijušas visai karstas diskusijas. Taču kā uz šādiem neattaisnotiem mācību kavējumiem raugās citu valstu skolās, to skaidroja Līva Karlsone sadarbībā ar Latvieši.com. Īrijā formālais skolas kavējuma slieksnis ir 20 dienas mācību gada laikā, kas ietver gan attaisnotus, gan neattaisnotus kavējumus. Diena virs, un skolai ir obligāts pienākums ziņot bērnu labklājības dienestam. Uzrunāto vecāku pieredze gan liecina, līdz 20 dienu robežai skolas ir saprotošas. Tad, kad Stefans sāka mācīties skolā, man likās, ka varbūt mēs nespēsim iekļauties tajās 20 atļautajās kavētajās dienās, bet mums visu šo gadu garumā nav bijusi ne reize, kad viņš būtu kavējis vairāk par 20, pat par 15 dienām, es teiktu. Ģimenes cenšas ceļot brīvlaikos, taču gadās atpūtas nolūkā izlaist arī skolas dienas. Avio biļešu un dažādu pasākumu cenas nereti dubultojas un pat trīskāršojas līdz ar pirmo brīvlaika dienu. Mums ir gada sākumā iedots kalendārs uz visu gadu bērnam, un tu vari tā kā plānot savus holidays, bet, protams, cenas mainās un visādi gadās, un ir visādi ģimenes pasākumi, un gadās arī paņemt ārpus tā. Skola ir bijusi vienmēr ļoti pretīm nākoša. Varbūt tas ir atkarīgs no bērnu sekmēm, es nemācēšu komentēt, bet mēs arī, teiksim, kad esam projām, mēs darām mājas darbus. Norvēģijā pamatskolu līmenī ir divu veidu attaisnoti kavējumi. Ja bērns ir slims un nevar apmeklēt skolu kāda cita iemesla dēļ, vecāki to reģistrē interneta vietnē Vigilo, kas ir vienota sistēma visā Norvēģijā. Līdz tekus tam vecāki var pieteikties līdz papildus 10 brīvdienām mācību gada laikā, ar nosacījumu, ka bērns turpina mācīties tādā apjomā, lai pēc atgriešanās nebūtu daudz iekavējis. Uz vidusskolēniem šādas papildu brīvdienas gan vairs neattiecas. Attaisnoti kavējumi var būt tikai slimības vai neparedzētu apstākļu dēļ, kas dokumentāri jāpierāda. Ja kavējumi kādā priekšmetā ir neattaisnoti virs 10%, tad priekšmets skaitās neieskaitīts. Vecāki zina stāstīt, ja bērns neattaisnoti kavē vairāk nekā 3 nedēļas, no skolas var tikt arī izrakstīts. Vācijā kavējuma sistēma dažādās federālajās zemēs atšķiras, taču vecāku pieredzē bieži parādās procentuāls slieksnis. Nereti sekas iestājas, ja kavēto stundu skaits tuvojas trešdaļai konkrētā priekšmetā. Bet, ja sanāk kavēt vairāk, tad katru situāciju izskata individuāli pārunās, vadoties pēc tā, kādas ir skolēnam atzīmes, un tad arī skatās tālāk. Šādos gadījumos skola var izsaukt uz pārrunām, uzdot jaunietim papildu uzdevumus vai sastādīt individuālu mācību plānu, lai iekavēto atgūtu. Vācijā smagākās sekas hronisku kavējumu gadījumā ir naudas sodi līdz 2500 eiro un atsevišķos gadījumos policijas iesaiste, taču tas notiek ārkārtīgi reti. Īrijā smagākās likumā paredzētās sankcijas ir īslaicīga brīvības atņemšana vecākiem, taču par šādiem gadījumiem tikpat kā nedzird. Savukārt Norvēģijā pamatskolā smagākās sekas ir bērnu aizsardzības iestāžu iesaiste un skolēna izņemšana no ģimenes, ja ir aizdomas par vecāku nolaidību, bet vidusskolā priekšmeta neieskaitīšana. Kopumā gan uzrunātie vecāki secina, galvenais skolu mērķis ir nodrošināt paredzēto izglītības līmeni bērniem. Ja komunikācija ar skolu ir veselīga, arī problēma situāciju nav. Līva Karlsone, Latvieši.com sadarbībā ar diasporas reportieriem speciāli Latvijas televīzijai.